Labdien! Tiekamies, lai atskatītos uz nozīmīgākajiem faktiem enerģijas vairumtirgū šī gada 4. nedēļā. Sāksim ar globālo resursu naftu. Naftas cena pagājušajā nedēļā nokrītās par vairāk kā $2 par barelu līdz $78 par barelu līmenim. Tur galvenā ietekme ir bijusi Donalda Trumpa iniciatīvām. Viena ir strauji kāpināt ASV naftas rezervju atjaunošanu līdz pilnam krājumam. Otrakārt, jaunais prezidents ir mudinājis OPEC dalībvalstīm palielināt naftas ieguvi, tādējādi izraisot kopējās naftas cenas samazinājumu pasaulē un šo paredzot kā vienu no iespaidīgiem instrumentiem, kā mazināt Krievijas ieņēmumu plūsmu. Akmeņogļu cenām savukārt Eiropā cena nav būtiski mainījusies, vietām reģionāli siltāks, vietām vēsāki laikapstākļi. Kopumā Eiropa joprojām savās ārgaisa temperatūrās ir vairākus grādus virs ilgadējās normas. Ogļu stacijām nav būtiski pieauguma izstrādē, tādēļ cena paliek nemainīga $107 par tonu līmenī. Dabasgāzes tirgū nav notikušas būtiskas izmaiņas piedāvājuma vai pieprasījuma pusē, un tomēr dažādie apsvērumi gan par Krievijas dabasgāzes turpmākām piegādēm uz Eiropas valstīm, gan arī par turpmākajiem apstākļiem sašķidrinātās dabasgāzes tirgū vedina daudzus vērtētājus skatīties, ka piedāvājumu un piegādēm uz Eiropu ir zināms risks, ir iespējams zināms sarežģījumi, vai arī, ka krātuves iztukšojas straujāk nekā šobrīd plānots, jo turpmākajās nedēļās vēl varētu būt pietiekami daudzi gadījumi, epizodes, kad laikapstākļos ir arī temperatūras pazeminājumi, tātad būtiski arī tādi periodi, kur ir zem normas, līdz ar to pieprasījums pieaugtu. Un šo visu vērtējumu un bāžu kopsumma ir rezultējusies dabasgāzes cenā pie €49 par megavatstundu. Līdz ar dabasgāzes vērtējumiem, iespējām, ka šie papildus pieprasījumi dabasgāzes tirgū būtu jāsadz ar emisiju dzēšanu, arī kvotai pakāpjas cena līdz 81 līdz €82 par tonu atzīmē. Nord Pool elektroenerģijas tirgū pagājušajā nedēļā cena pakāpjas gan Ziemeļvalstu, gan Baltijas valstu apgabaliem. Ziemeļvalstīs cena pie €56 par megavatstundu vidēji, cena Baltijā pie €111 par megavatstundu. Ziemeļvalstīm ir vairāk bijis raksturīgs tas, ka pakāpjas arī pieprasījums. Šajā reģionā bija vēsāki laikapstākļi nekā mums Baltijas valstīs, bet lielākais un nozīmīgākais no faktoriem ir samazinājusies vēja izstrāde. Kopējā piedāvājuma bilancē, līdz ar to cenas pakāpjas. Par nākamo 2026. gadu finanšu instrumentu tirgū vērtējumi nav būtiski izmainījušies. Ziemeļvalstu apgabaliem cenas tiek prognozētas un vērtētas robežās no 34 līdz €46 par megavatstundu. Savukārt Vācijai pie €94 par megavatstundu un Polijai pie €109 par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību un tiekamies nākamnedēļ!